Labdien, ministrs kundze. Labdien, godātie klātsošie. Pēc tādas iespaidīgas pieteikuma. Tagad mēs gandrīz vai jāmaina plānotā runa, bet īstenībā esmu ļoti priecīgs. Un tas, ko es gribētu teikt, es gribētu pateikties šiem ļoti drosmīgajiem ārstiem, uzņēmējiem, kas ir spēruši ļoti drosmīgu soli. Un tad pateikties par iespēju būt sadarbības partnerim šajā ļoti drosmīgajā projektā. Pirms es nācu šeit, kad es vēlreiz pārlūkoju statistiku, un pēc pēdējā laika statistikas datiem Latvijā skaitās, ka ir 18 privātas slimnīcas. Bet pēdējā laikā nākušas klāt vēl vairākas slimnīcas ar privātā kapitāla izdalību. Tās ir pārsvarā pašvaldības slimnīcas, kurās arī ienācis privāts kapitāls. Un šajā nedēļā, starp citu, Balvu Gulbens slimnīcas apvienība arī svinēja slimnīcas rekonstrukciju, kas arī notic ar privātiem pūliņiem. Bet tad veicot dažas aritmētiskas darbības, pie 18 pieskaitot 2 un plus vēl vienu, pēc manas skatīšanas sistēmas šī ir privātā slimnīca numur 21 Latvijā. Es domāju, ļoti labs un laimīgs skaitlis. Es ļoti ceru, ka šis skaitlis nesīs jums un arī mums veiksmi, jo mēs esam šajā biznesā vienā laivā. Ko vēl gribētos teikt? Šī slimnīca un viss šis biznesa modelis nevarētu pastāvēt bez tā, ja šeit tiešām nebūtu sapulcējušies paši labākie un talantīgākie. Un daudz klātesošie, es domāju, ka pat ir ne tikai tā vienkārši pazīst šīs projekta iniciators, bet ir arī bijuši pacienti. Un viņi zina, ka šeit ir cilvēki ar zelta rokām šā vārda vislabākajā nozīmē. Un, kas attiecas vēlreiz arī uz šo biznesa modeli, tad, jūs zināt, ir dažādas situācijas, piemēram, sadarbības starp privātiem publiskiem partneriem, kas parasti saucās privāt-publiskā partnerība. Kādu laiku atpakaļ, kad Zatlerkungs vēl nodarbojās ar medicīnu un vadīja Tramplīnas ortopēdijas institūtu, mēs savā laikā veicām diezgan vērienīgu investīciju, instalējot magnētiskās rezonanses iekārtu Tramplīnas ortopēdijas slimnīcā, kur veiksmīgi darbojas šo valdu brīdi. Es domāju, ka tā ir ļoti vērtīga un ļoti labi kalpo Tramplīnas ortopēdijas slimnīcas vajadzībām. Tad šobrīd ir runa par privātās partnerības projektu. Un mēs esam investējuši arī pietiekami lielu naudas summu, kas ir mērām ar 6 nulēm. Un šeit ir runa par pirmās 3 Tesla magnētiskās rezonanses iekārtas instalāciju orto slimnīcā. Tas nozīmē daudz augstāku kvalitāti, daudz ātrākus izmeklējumus un bez precīzas diagnozes, jo zināt, ka nav arī iespējams precīzs ārsta, traumatologa, ortopēda un citu specialitāšu ārsta darbs. Tā kā tā ir ļoti nozīmīga investīcija un domāju par to, ko jums uzdāvināt, tad es pieļauju tā gluži nav dāvana. Tā varbūt ir tāda partnerības piedāvājumā pastiepta roka, bet runa šajā gadījumā iet par to, ka lielākais, ko mēs esam paveikuši, būs redzams šīs slimnīcas pirmajā stāvā, un visus būs laipni lūgt to apmeklēt. Savukārt, otra lieta, kas ir tāda tā kā kompakta, tad, protams, ka būs arī ziedi, bet es gribētu mūsu partneriem uzdāvināt mazu grāmatu, kas izskatās šādi. Un tur varbūt ir dažas strīdīgas tēzes, bet tur ir ļoti daudz labas pamācības par to, kā veikt biznesu, kā būt sekmīgiem un kā paveikt neiespējami, lai izdodas mūsu kopīgā misija.